atbraucām uz Madonas Rogaininga vietu, bet brīnamies, ka nav mašīnu. Izskatās, ka šobrīd tik vieni atbraukuši. Jā, 9 starts, kas ir pēc kaut kādas pusstundas. Nu, nevis starts, bet Reģistrācija un kartes dos. Baidījāmies, ka nebūs vietas, kur nolikt mašīnu īsti. Iesim meklēt. Tātad laiks ir labs, saulains, šobrīd 12 grādi, tāsmas silā rāda. Solos arī, ka būs labs saulains. Mantas ir savāktas, gan rezervē, gan līdzi. Gan ķivere. Ķivere var noderēt. Labi, iesim meklēt. Tad finiša zonā esam. Cilvēku maz. Galdiņas veliki. Laiks 8:40. Esam papērkīsim karti, varbūt jau punkti salikti. Kārtas plānu esam izdomājuši maršrutus. Kā redzams, beigu mums nav. Mēs saprotam, ka īsti nav jēgas tik sīki plāno beigās. Pēc kāda punkta skatīsimies, cik daudz laika palasīs finišam. Tad jau improvizēsim. Pamattrasa ir izdomāta būtībā pa lielajiem punktiem viss. Un pa mežu purviem. Arī uz Tīmabuku, kas būs pēc 2 nedēļām 3. oktobrī. Līdz tam jau laiciņš ir 40 sekundes. 40 sekundes. Lai jums izdodās ražīga punktu vākšana. 3. Nu ko, starta šāvietis ir atskaļējis. Daži uzreiz te Rogainings var sākties ne slēpošana, ne biatlons, ne motosports, bet Rogainings arī beidzot ir nonācis līdz šai te slēpošanas nekais Madonais Mecekūka rakstējums. Uz otro punktu, pēc mums cilvēki seko. Pirmā punkta mistiski palaidām garām. Domājām, netērēsim tam laiku un tā devāmies tālāk. Jau aizalsiens uz kapči tajā kalnā. Vismaz vienu atradām. Kāpēc tas tas? Dodamies tālāk. Pārņem, kuru neatceros 3. punktu, 4. paņēmām. Atradām veiksmīgu taku, iepēc dūro trasi, kur varētu diezgan taisni iziet. Drusku ieguvām spēku. Pa priekšu skriet mūsu komandas. Aiz mugur arī bariņš skriet. Karsts pārskrējiens. Tagad ejam uz 47. punktu. Atradām labi. Abiem jau sāk piekusums mesties. Karsts arī. Drusku liekas sāk pāretoties. Vienā mirklī gan bija diezgan daudz pretī cilvēku. Un pārsvarā ir mūsu grupas dalībnieki. Ļoti līdzīgi maršruti. Noiets stundu 40 apmēram. Vēl daudz laika un daži tiek priekšā. Skaists skats tā tālāk. Nezinu, kas redzēja.
Es viņu redzēju. To lapus tagad. Jābūt nos no ciema. Te izbrida. Meklējam punktus, tepat kaut kur jābūt. Kokā ir. Labi, nav jāgas skriet zāli gara. Kādu projektu skatu tā tālu. Šeit izdevās nogriezt līkumu, sakojot citiem cilvēkiem. Temps mums ir krasi krities. Vairāk izējām uz iešanu. Dabu, jā. Jā! Super! Viena tev, viena man. Noderēs. Tā, skaisti. Būs ko iest. Man noderēs. Labi. Ejam tālāk medīt. Noiets ir 2 stundas un kādas 4-5 minūtes. Nepilnīgi 4 stundas. Viens punkts ir paslēpts arī mums apšupeku vietā. Viens skrienam uz to vietu. Tikai pretī cilvēkiem. Drusku pamaldījāmies par šiem punktus. Tālāk nezapnē. Čau! Ejam uz punktu purvā. Viss ir slapš. Vēl daudzi brieņķieši, ūdens šļaksti. Cilvēku daudz. Arī man kājas ir slapjas. Tikas dziļums ir potītē. Tā kājas turējās sausas. Mēs esam tikuši pie punkta, kas ir pie Medņa, pie Vazdolnieku tuvumā. Piekusums diezgan jūtams, ir pamatīgi. Nebija ūdens dzeršanas punktiņš ar pudelītēm. Tās viss gandrīz tukšas vai drusku iekšā pācis. Tā nepilns 2 stundas. Jā. Jāskatās no purva. Kāda veiciņa. Nav atšķirības. Ejam gar Rāciņu ezeru, ir punkts. Atpēc no punkta. Mēģināsim tik klāt. Sākam nosatīt atpakaļ ceļu.
Pācis vēl stunda 15. Vienam pa pussoli, kur mums arī iepriekš likās, ka vajadzētu būt punktam. Palikušas nepilnas 50 minūtes. Ceram paņemt vēl bunkuru. Un tad uz finišu, skatoties pēc laika, cik pāris pāri. Atcerās kādu punktu paņemt silā. Piekusums konkrēts. Ūdens šobrīd izskatās kārdinoši. Skrienam beidzot uz finišu. Palikuši vēl kāds 13 minūtes. Ja nav ķēta krāša, tad vismaz veiksim Uldi Kleparu un Pēteri Grīviņu. Viņa savākoši maksimum 200 punktus man ziņo. Pēters Grīviņš ir uzklēpējis 200 visus kontrolpunktus un apstījuši 6 stundu distances līderi uzvarētāji. Bez veicamā ģimene komandas 2 stundās.